gada bērndārs izlaidums. Un, kad Gunita audzinātāja man palūdza pastāstīt kaut ko par miegu un to dienvidas laiku, es sapratu, ka man ir atmiņā divas lietas. Pirmā lieta ir tā, kā viņas audzinātājs mums mēģināja nolikt gulēt, un otra lieta ir tā, ko viņas mums atļauj darīt, ka mums tiešām nevarēja nolikt gulēt. Tas, kā viņas mūs iedrošināja iet tomēr to dienas izmantot, kas, protams, tagad man liekas ļoti loģiski, ka forši ir aiziet dienu pagulēt, viņas mēģināja mums izdarīt tādu lietu, ka tas, kurš aizmigs pats pirmais, tam iedos mīksto mantiņu, un tad, kad tu piecelies, tad tu redzi, ka, jā, es esmu tas, kurš šodien aizmig pirmais, un tad ir tāds lepnums liels par to. Savukārt mūsu grupiņā bija es un vēl daži bērni, kuriem neko ar ko reāli negribējās gulēt, un likās, kāpēc mums ir jāguļ dienas, ja mēs esam atnākuši uz bērndārzu, mums ir apkārt draugi, mēs varētu darīt tik daudz foršas lietas, bet mums ir jāiet gulēt. Un tad, mēs ar audzinātājām uztaisījām tādu norunu, ka tad, kad visi pārējie būs aizmiguši, tad viņas atnāks pie mums, paņems mūs, un mēs varēsim iet spēlēties. Un tā mūsu spēlēšanās bija tāda, ka mums bija tāda liela galdi, dažiem tagad viņi ir noteikti mazi. Bet tad viņi man likās ļoti liela un bija lielās puzles, kuras, kā izrādās, bija dabūtas no, ja nemaldos, no Amerikas. Jā. Lūk, un tad mēs, kamēr visi citi gulēja, mēs likām puzles un tur konstruktējām visu kaut ko un tā. Un tad es īstenībā arī šodien no rīta mājās liku puzli,
jā, 20 gadu laikā nekas nav mainījies. Un iedomājos, kāpēc vienlaiz bērndārzam neatstāt dažas no savām puzlēm. Es tiešām ceru, ka vēl ir kāds, kas viņas liek un nespēlējās tikai iPados vai citās planšetēs. Paldies bērndārzam!
Ziniet, es tagad eju bērndārzā, un tur man patīk it viss, jo tur ir daudz draugu, ar ko spēlēties, un audzītes pusdienas laikā lasa pasakas, un Ilonīte ir tāda paša kā audzīte, jo bieži dod papildus porcijas. Un vislabāk man garšo kartupeļi, makaroni ar mērci un, protams, saldie. Un man ļoti patīk krāsošanas un zīmēšanas un nodarbība. Un man arī kādreiz bērndārzā sanāk arī blēņas. Bet par tām es jums nestāstīšu, tas ir noslēpums. Nākamgad es iešu skolā un visu mūžu atcerēšos savu bērndārzu. Labdien! Es kaut kur lasīju atziņu, ka tad, kad mēs esam bērni, mēs ļoti ilgojamies un
pēc tā kaut ātrāk kļūtu pieauguši. Bet tad, kad atkal esam pieauguši, mēs atkal ļoti, ļoti ilgojamies pēc bērnības. Un tā mazliet aizdomājoties, iedomājos, cik patiesi ir šie vārdi. Bērndārs, tā ir kāda bērnības daļa, tā ir vieta, kur aizrit neskaitāmas bērnības stundas un minūtes. Mūsu Līgatnes bērndārs ir viens no vecākajiem bērndārziem Latvijā, un mēs bērndārzā par to ļoti, ļoti lepojamies. Ir aizritējuši 75 gadi, kopš pirmie audzēkņi uzsāka savas gaitas bērndārzā. Un kā jau jūs dzirdējāt, gatavojoties šiem svētkiem ar daudziem no viņiem, es arī runāju un uzzināju viņu atmiņu stāstus. Un ko tad viņi atceras? Viņi atceras lielās krāsnes, viņi atceras stikla durvis, viņi atceras vārīt pienu brokastiņās, gandrīz visi atceras milzīgu lielo zāli un debešķīgu lielo egli. Viņi atcerās cilvēkus, kuri par viņiem rūpējās, un pats galvenais, viņi atceras draugus, ar ko kopā viņi priecājās, darīja blēņas mūsu Līgatnes bērndārzā. Laiks ir nepielūdzams, tas trauc svējs pārniem, līdz aiznestot skaistus mirkļus un piedzīvojumus. Paldies jums, ka glabājat sevī labas domas un siltas atmiņas par mūsu Līgatnes bērndārzu. Un vēlēsim mūsu bērndārzam laimes, lai ik viens pēc daudziem gadiem spēja pateikt par mūsu bērndārzu, ka tā ir mana bērnu dienu zeme. Un šodien es īpaši paldies gribu teikt šiem cilvēkiem, kas piekrita publiski dalīties ar savām bērnības atmiņām. Tā būtu Rasmas kundze, es aicināšu lūdzu vēlreiz uz skatuvi. Tas būs Edgars, Liene, Anete. Un par savām šīs dienas gaitās tām bērndārzām mums stāstīja Rudolfs. Rudolfs, lūdzu, nāc arī uz skatuves. Un es katram no jums šodien nedāvināšu ziedus. Tāpēc, ka ziedus dāvina katros svētkos. Bet, ja ir tāda svētka kā bērndārza jubileja, es jums dāvāšu kaut ko no bērnības. Jūs jau šodien koncertā dzirdējāt, ka mēs nedziedājām un neskandinājām nevienu mūsdienu dziesmu, ka tās bija no manas bērnības, varbūt no Rasmas kundzes bērnības, un arī rotaļlieta, es domāju, 60. 70. gadu multfilmas varonis Čiburaška, es nezinu, kā latviski to teikt, Pekaus, pareizākais Pekaus, vai arī kāds tēls no Vimija Pūka multfilmas katram mūsu koncerta dalībniekam. Paldies par drosmi, paldies par atsaucību. Un es redzu, ka zālē šobrīd sēž vēl ļoti, ļoti daudz mūsu bērndārza audzēkņu, un katram būtu kāda atmiņas un kāds labs vārds mums sakāms. Bet šeit ir kāds audzēknis, no kurš šobrīd arī droši vien ir atkarīga mūsu nākotne. Un tas ir mūsu novada domas priekšsēdētājs Ainārs Šteinis, kura blēņu stāstu neskaitāmiem amerikāņu turistiem par to, kā viņš ir aizbēdzis no bērndārza un vēl šāds tāds blēņas darījis. Un tādēļ aicināšu Aināru Šteini skatu. Labdien, labdien, bērni!
vecāki, bet vislielākie sveicieni bērndārs darbiniekiem, audzinātājām, auklītēm, saimnieciskiem darbiniekiem. 75 gadi. Tas tāds skaists laiks. Ziniet, 40 gadi arī ir skaists laiks, jo pirms 40 gadiem es beidzu šo bērnu dārzu. Ārprāts! Tik daudz gadu varēja aiziet. Šeit stāstīja dažādas atmiņas stāstus par bērnu dārzu, kā man kuram ir gājis. Gunita jau pastāstīja, kā man ir gājis. Tas tā bija, jā, tas tā bija. Bet man visvairāk no bērnu dārza ir paliks atmiņā dziedāšana. Jo toreiz mums bija dziedāšanas skolotājs Gins Lācis, un viņš mūs mācīja un iemācīja dziedāt. Un es atceros droši vien vecākie bērnu dārza darbinieki, tie, kas manā laikā tur strādāja, atcerās, kāda es tur vienu dziesmu parasti dziedāju, man tās saimnieces ieaicināja virtuvē iekšā un teica, Aināriņ padzied. Tā dziesma bija tāda. Man brūte dzīvo laukos, par līzi viņu saugu. Mums ir pasakaina bērndārza ēka, bet ēka bez cilvēkiem nebūtu nekas. Mums ir brīnišķīgi bērndārza darbinieki, gan šeit lejas ēkā, gan augšā ēkā. Un pateicoties šiem cilvēkiem, Līgatnes bērndārzs ir, es teikšu, ļoti, ļoti populārs. Gan šeit, gan arī tālākā apkārtnē. Un tāpēc mans liels paldies bērndārza kolektīvam, un šeit mēs domas vārdā arī vienu nelielu dāvaniņu dāvinām, lai jūs varat krāsaini iemūžināt visas bildes. Nāc, Gunitiņ. Tu teici, ka varbūt tādu nevajag, bet es tomēr izdomāju, ka tādu vajag. Un es gribētu arī izmantot savu dienas stāvokli un vislielāko, vissirsnīgāko paldies pateikt manai pirmajai audzinātājai, Veronikas audzinātājai, kur joprojām bērndārzā un šogad arī manu dēlu Solēnas apstāvē. Vārdu lūdza arī ilgadējā Līgatnes pilsētas domes priekšsēdētāja Maija Malkause, kura ļoti daudzus gadus dzīvoja kopā ar mums un palīdzēja piepildīt mūsu sapņus. Lūdzu, Maija. Labdien visi klāt
klātesošie, gan lielie, gan mazie, gan māmiņas, gan vecmāmiņas, gan tēti, gan vectētiņi, gan paši mazākie. Es ilgus gadus strādāju pilsētas domē par priekšsēdētāju, un tad mums bija arī tāds cīņas lauks, mūsu skaistais bērndārs. Jo vienam otram bija prātā ienācis, ka mūsu skaisto bērndārzu vajag pārdot iebraucējiem par lielāku naudas summu, lai viņu varētu atremontēt. Bet mēs, vietējie, kas bija uz vietas, domē, kas bija, mēs nepiekritām, jo mēs cīnījāmies, kā saka, ar rokām un kājām, lai mūsu skaistais bērndārs netiktu izsaimniekots un pārdots. Cik varējām, tik darījām, gan krāsas mūrējām, gan pēdīgi 2004. gadā arī ievilkām centrālo apkuri ar gāzes kurināmo. Un es domāju, ka šodien mūsu bērndārs ir skaists, jauks, silts. Paldies visiem darbiniekiem, tie, kas putruārija, kas audzina mazos bērnus, par lieliem, gudriem un skaistiem cilvēkiem. Un šodien es savu, tik kā bijusī domas priekšsēdētāju, gribu uzdāvināt mazajiem bērniņiem. Nu, ne jau tiem, bet tas, kas ir pavisam maziņiem, bet tie, kas jau saprot, kas tai grāmatā ir. Un tad, kad iet uz diendusiņu, lai aicinātājs ik pa daļiņai bišķiņ palasa. Un tad jau vieglāk būs iemīt. Tā ir Lotte no izgudrotāja ciema. Manai mazmeitai arī ir vārds Lotte, un man nepatikās šī grāmatiņa. Un tādēļ es gribu pasniegt bērndārs vadītājai šo grāmatu mazajiem, un viņai pašai ziediņus. Bet es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet man tā domās ienāca, un es tādu dzejolību uzrakstīju par mūsu bērndārs. Mans mīļais bērndārs stāv pašā kalnu galā. To ieskauj liepas, slaidas eglis, tas gaida mazos ciemiņus, kas viesojas tur visu dienu no agra rīta līdz vēlai pēcpusdienai. Tur viņi mācās iet rotaļās un dziesmas dziedāt, tur mācās ciparus un burtus pazīt, tur mācās saprast, kas labs un slikts. Nu, dienas tiešām piepildītas ir. Un vasarā, kad liepas sāk jau ziedēt, tad ieklausīties bišu sanēšanā var, bet telpās bērnu citrās balsu čaus. Tad koncerts ir gan iekšienē, gan ārā. Man patīk viss, kas saistīts ar šo ēku. Tik daudz tur paudzes ir pirmos solus spēruši, cik daudz tur strādājuši atbildīgi darbinieki. Šai bērndārzā vecmāmijas ved savus mazbērnus un mazos bērnus un salīdzina,